Čau, čau, mani dārgie skatītāji! Jā, tikko izslēgts televizoram skaņu. Šodien ir 9. oktobris un mēs dosimies kārtējā vizītē. Šodien sanāk pilnas 29 nedēļas, jāsākās 30. nedēļa. Šodien es sagatavoju, sašķirojis visu dokumenta mapīti. Šodien man ir jānodod gan urīna analīzes, gan asins analīzes, lai paskatītos, kā pa mēnesi ir mainījies dzelzs līmenis, jo iepriekšējā reizē viņš bija ļoti nokrities. Es jau man laiks teicu, no 44 nokrities uz 3,8. Tāpēc es 2 reizes dienā dzeru tothēmu. Jā. Nu labi tad. Tā kā man ir sonogrāfija, iedzēru pēdējo magniju. Vairs nav. Ne dzels kapsulas nav. Ir tikai, vai nē, otrādāk, ampuliņas nav, kapsuliņas ir. Tā kā būs jāpērk atpakaļ ceļā, braukšu uz aptieku. Nu, ko vēl pēdējais ieskats? Ieskats, jā. Esmu nedaudz sataisījusies, uzfrišinājusies. Kā vienmēr atrādu puncīti savu. Šāds te izskatās. Nevar saprast, var redzēt, baigā saule. Kaut gan īstenībā ārā ļoti augstī. Šodien kaut kā 4 grādi. Atgādina ziemu. Lūk, tāds bumbulīts ir. Pilnas 29 nedēļas. Magniju iedzēru. Jā, nu tad viss. Dodamies ceļā. Vai ne? Šitā. Turam īkšķus. Ne, šitā. Ne. Turam krustiņu. Viss, čau. Viss. Esmu, tā teikt, gandrīz klāt. Mašīna nolikt tur. Jo viss kā vienmēr pilns, visa stāvvietā. Jo nāk tuvāk tas. Kas tas par gruku bija? Jo nāk tuvāk tas laiks. Jo es baidos. Viss tur bija 3. vai 4. stāvs. Kāpiem ārā, kāpiem? Drīkst papilnēt? Cik man beigās, ja? Nu, labi. Bērniem šodien skolu pagājušais ņēmu līdzi. Viņš saka, man nofilmēt. Svara pieaugums jums? Tagad vēl nekāpa, bet nu diezgan. Nu, man parasti diezgan nāk klāt. Tagad kaut kādi jau 14 klāt ir. Kaut kādu daudz saldumu jūs aģēt, ne? Nu, kārojās, bet parasti tā nav. Bet slodzes testu taisīt, tur viss kārtībā ir. Man tā parasti, man ar pirmo vispār bija 33 klāt.
Viss. Labi, viss. Kilo 700 jau. Jau, nu, kā saka, doktors teica pišku, pat pa daudz. Labi, pēc tam pastāstīšu. Jā. Rociņa, jā, priekšā. O, pēdiņa. Tas jau bija. Man tas mīdina atkal bērni. Tā, viss, esmu mājās, beidzot atbraukusi. Un īstenībā, ka man pirms tam teica, kad man bija bēbis, viņa teica līdz normai, bišku līdz normai, un tā viņa man likās, ka teica svaru kilo 700, bet izrādās, es kaut ko saputrojusi, es tad paskatos mājās, tūlīt griežu kameru otrādā, kuru, lūk, atbilst kilo, gandrīz 1,5 kilograms, bet tas ir normāli, priekš 30. nedēļas, svars ir 1300 līdz 1500, esot norma. Nu, lūk, man ir, bet es jau vēl ietilpstu tajā normā. Un man tieši laiks ir 29 nedēļas un 4 dienas. Nu, mēs vienkārši augam kā pēc grāmatas, bet man ir tāpatās nozīmēta diēta un sonogrāfijas kontrole, pēc sonogrāfijas kontrole, pēc USG. Nu, tas būs saucamais 3. skrīnings. Nu, rekur, viss kārtībā ir. Viss mums ir kārtībā. Bišku pa nedēļu lielāks. Rekur, cits teitās normas, es nezinu, tur jāskatās, kur bija kājiņas tilps, kurš bija rociņas tilps. Es tik traki nepētīšu tagad. Bet atbilst viss laikam, pēc mēneša reizēm ir 28,2. Bet rekur, te viss atbilst. Viss atbilst kā pēc grāmatas, joprojām guļ ar galviņu uz leju, placente novietota augstu, mugurējā siena, augļu ūdens norma, nu jā, un rekur tā diēta vienīgi. Jā, un šeit arī tad man bija vizīte, rekur, jā, man ir tagad, kas tie 29 plus 1, laikam, vai plus 2. Bet, jā, atbilst 31 nedēļai. Oi, kas man tur uz nagu? Melns aiz nagu, nezinu. Atbilst 31 nedēļai. Guļ, jā, ar galviņu uz leju, rekurs svars, jā, cik man sanāk klāt ir 4 kilogrami atkal pa mēnesi. Nu, jā. Nu, jā. Nu, ko lai saka? Saucamā diēta, kur man paņēma asins analīzes, un tagad es gaidu, teica 2 stundu laikā, nu jau jābūt būs ātrāk, tā kā gaidīsimies asins analīzes rezultātu, kaut gan es jau nopirku jau dzelzi, jo viņi arī teica profilaksei, Anē, te jau es gribēju kaut ko parādīt, bet, nu labi, nopirku 2 kūkas, tā teikt, ar dievas maniem saldumiem, jā, nu kaut kā tā, jā, ielikšu tur arī kadriņus no sonogrāfijas, jā, puncīts rekur. Labs taču puncīts, nekas tur
Milzis nav. Viss atbilst normai, viss mēs augam kā pēc grāmatas. Savācu bērnus no skolas arī. Jā, nu ok, tad gaidām tos analīžu rezultātus. Ceru, ka dzelzs būs labs. Jā, nu tad pagaidām es domāju, kad es beigšu filmēt. Par dzelzi, es domāju, kad es kādā no nākamajiem video pastāstīšu. Kaut kā, ir 2 varianti. Vai viņš ir labs, vai viņš ir kāpis, vai viņš ir krities. Nu, krities es ļoti ceru, ka nē. Jo es, kā jau es teicu, regulāri dzeru to tothēmu, kā viņu sauc. Bet, nu, tāpatās nopirkt profilaksē tā vai tā, jo viņš ir jāuztur, jo to bēbis, kā jūs redzat, paši aug, liels un brašs, un vitamīni viņam nepieciešama, un dzelzs rezerves, jā, viņš ēd tagad no manis. Viss. Un es arī beidzot gribu ēst, es speciāli neēdu brokas, tikai viens ieriņu. Lai mazāk svērtu. Labi, pagaidām viss. Tā neaizmirsti, kad arī droši rakst komentārā, kā tev iet šajā laikā. Puncīts aug, neaug, vai vispār tev ir puncīts? Labi, čau.